Šodien es pajautāšu vienkārši garām gājējiem, kāpēc viņi apmeklē sporta zāli un kas viņus motivē to darīt. Saka, lūdzu, kāpēc tu apmeklē sporta zāli un kas tev motivē to darīt? Pirmkārt, tas ir veselība. Protams, tas nāk ar uzturu un vispārējo, bet tas viss kopums ir veselība, spēks, grudaks, tam līdzīgi. Mūsīši, tu sāc patikt, principā, kas rodās, tu sāc patikt cilvēkiem. Cilvēki sāk ar tevi runāt vairāk un tev vairāk pievērst uzmanību. Tā. Tikai plusi, principā mīnusus neredz. Apmēram tā. Pārstāv vienkārši priekš veselības un arī priekš izskatnes, tas jau tā abi ir diezgan svarīgi. Un arī, es nezinu, tur pat nav motivācija, man vienkārši patīk iet, tas jau tā kā dienas schedulā jau ir vienkārši iekšā, es nezinu. Tur pat nav jābūt motivācija priekš tā. Tā ir disciplīna, plus uz trenera. Man ir jāuztur sev formāli, lai cilvēki uz mani tomēr arī skatās. Kāpēc es apmeklēju, jo es gribu justies un izcīties labāk. Es visu dzīvi esmu nodarbojies ar sportu un līdz ar to arī šobrīd aktīvi to daru. Un tajā skaitā eju uz sporta zāli, spēlēju skvošu, basketbolu, braucu ar riteni. Un kas man tieši motivē tas, lai es pats sev patiktu. Tas, laikam, pats galvenais. Un lai es labi justos gan fiziski, gan morāli, tas tās galvenās lietas. Es eju uz sporta zāli, lai būtu stiprāku fiziski un garīgi. Un man motivē, mana motivācija ir tāda, ka ja es eju uz sporta zāli, man izskats būtu muskulēnais. Saka, lūdzu, kāpēc tu apmeklē sporta zāli un kas tev motivē to darīt? Lai izskatītos labi un motivē, lai uzturētu veselību uz vecumdienām, pieņemsim, vai uz priekšdienām sev patiktu. Priekš pašsajūtas un lai es vienkārši justos labāk, lai man labāk veselība būtu. Un motivācija man pilnībā parādījās līdz, ko es sāku iet. Pirmās pāris dienas vienkārši felt amazing. Tā kā tiešām iesaku visiem. Pirmais iemesls, tāpēc, ka kad es biju mazāks, es nebiju tik labā formā. Un es domāju, nav forši būt vienmēr tādam apaļīgam. Un tad es domāju, labi, es sāku ēst pareizi un arī apmeklēšu zāli. Es zaudēju svaru, vienkārši neejot uz zāli, bet tad es sāku iet uz zāli un uzbūvēju kaut nedaudz muskuļu masu. Un es domāju, tas arī man palīdz ar pašpārliecību. Piemēram, skolā ejot vienkārši pa ielu, es jūtos labāk. Un mani motivē vienkārši tas, ka es negribu atcerēties, kā es pirms tam izskatījos. Būsim atklāti, neviens to negrib. Tu labāk gribi izskatīties labāk, it kā tagad izskaties, nevis kā pirms tam. Un tas arī man motivē. Pat motivācija, es teiktu, nav nevienā cilvēkā, tas īpaši manai. Es to ikdienā daru. Motivācija tāda, ka sporta zāle man nomierina, un es jūtos, kā diena ir piepildījusies, un tā ir izdarīta. Motivē. Tas ir dzīvības eliksīrs, jaunības eliksīrs sporta zāle. Bez 40 savos 5 gados, pasies, kā izskatos. Tas ļoti labi, jā. Tāpēc es staigāju. Principā sporta zāli apmeklēju, lai pašizaugsmē kaut kādai pilnveidotos. Nav kaut kāds cits konkrēts mērķis. Kas motivē to darīt? Nezinu, disciplīna kaut kāda gan jau. Tā neko vairāk par to nepateikšu. Man patīk, tāpēc, ka mans garastāvoklis ir labāks, man dzīves prieks ir, un es baudu vienkārši treniņus, jo pēc treniņa izejot man ir, es jūtos savādāk, es jūtos skaista, vesela. Kāpēc tu apmeklē sporta zāli un kas tev motivē to darīt? Ierakst komentārā.